sauc Markus Roškāns. Īsumā par mani es esmu uzaudzis Vācijā, dzīvoju 12 gadus līdz Latvijā un 10 no tiem nodarbojos praktiski ar web dizainu. Tā varbūt tā mana vistiešākā saistība, bet esmu 2009. gadā izveidojis uzņēmumu, kurā mēs nodarbojamies ar visu kaut ko. Mēs taisam dizainu, grafisko un arī web dizainu dažādu veidu. Un veidojam arī izstrādājam mājaslapas un tāpat arī online kaut kāds risinājums programmas. Un tā esam mazs uzņēmums, kopā 9 cilvēki. Un mēģinam arī pieiet individuāli visiem saviem projektiem un skatāmies līdzi kādi klienti un izvēlamies arī klientus. Un viens no iemesliem, kādēļ mēs arī to darām, ir tādēļ, ka mums liekas, ka mēs šobrīd esam tādā kā mobilās revolūcijas priekšvakarā, ja tā var teikt. Un mēs esam uz tāda sliekšņa, kur mums gaida diezgan lielas izmaiņas nākotnē, tieši mūsu nozarē. Un tāpēc viens no tiem veidiem, kur es redzu personīgi arī kā tādu risinājumu vai ceļu, kur doties, ir tieši šīs adaptīvās mājaslapas, par ko es jums šokar pastāstīšu. Un pirms es sāku, es gribēju uztaisīt mazu aptaujiņu. Varbūt jūs varat, cik saprotu, jūs esat tā kā pārsvarā visi IT nozarē studējošie, vai ne? Vai strādājošie. Vai strādājošie, labi. Varbūt jūs varat tad pacelt roku, cik es pats vairāk pārstāvu to dizaineru pusi, varbūt jūs varat pacelt roku, cik no jums vairāk ir uz programmēšanu, cik uz dizainu. Varbūt programmētāji pacelt rokas. Ok, un tie, kas uz dizainu? Labi, tad es mēģināšu runāt programmētāju valodā. Nezinu, vai mans izdosies vai ne. Kas tad tie pārējais ar citu, kuri nepacēla roku, tur piedzīvi džekam? Mēs tā, kā un tur. Jūs varat apstāties celt roku. Ok? Mēģināšu pieprasāt. Ok. Labi, tātad es ticu, ka šī ir weba nākotne, un arī jūs esat tā kā weba nākotne. Un tad es domāju, ka šī ir arī īstā vieta, kur arī par šo varētu runāt. Un ja jūs arī strādājat vai strādāsiet nākotnē šajā jomā, es domāju, šī ir svarīga lieta, ko zināt un arī apsvērt, varbūt pašiem izmantot. Nu, lūk, un tagad es minēju, tad mēs esam tādā tā kā mobilās revolūcijas priekšvakarā. Un to visu revolūciju, ja mēs viņu tā varam saukt, viņu tā kā vada priekšgalā vietālumi. Ja? Viņi tie, kuri praktiski ir ieviesuši šīs izmaiņas, kas mums ir pēdējā laikā. Un tā savā ziņā ir tāda tā kā cīņa starp vietāluņiem un dumitāluņiem, kā es viņu sauc, ja? Tie dumbphones, kā angliski saka. Un kāpēc cīņa? Tāpēc, ka kamēr mums bija visiem vai ir vēl dažiem dumitāluņi, ja, tikmēr praktiski neviens tur internetā negāja un neizmantoja telefonu vajadzībām, kas iet pāri par zvanīšanu, SMS un varbūt tur vēl nofočēšanu un tam līdzīgi. Bet ar šo te jauno ēru, ja, kuru tagad ar šiem te vietāluņiem ir ienācis arī daudz plašāks pielietojums. Un, protams, tie nav tikai vietāluņi, tie ir arī tur planšetnieki un vēl dažādas citas ierīces, par ko es arī pastāstīšu. Un bišu background, un tātad neliela statistika, lai jūs saprastu, kāpēc ir vērts vispār domāt par tādu lietu kā adaptīvām mājaslapām. Tad šajā gadā pirmo reizi vietāluņu skaits ir pārsniedz datorskaitu tirzniecības ziņā. Ja? Mēs esam tātad šajā te vietā. Un te mēs redzam arī prognozi, kādi izskatās nākamie 5 gadi globālajā tirzniecības tirgu. Un tātad šobrīd mēs esam šeit, un jau ir diezgan liels pārsvars, bet nākotni vedīs uz to, ka cilvēki, jā, viņi vēl turpinās lietot dators, bet daudz vairāk cilvēki izmantos vietāluņus arī mājaslapu apmeklēšanai un tam līdzīgi. Un lūk, un tātad ir sācies arī tāds tā kā konvertēšanas posms, kad cilvēki pāriet no dumitāluņiem
kad ir jāmaina telefons un aiziet uz LMT, biti vai Tele2, tad tur jau kaut tiem mazcēm telefoniem jau tas vietāluņu klāsts pieaug un cilvēki arī mēģina vairāk ņemt to, kas ir arī funkcionālāks. Un interesanti, ka pirms pāris dienām bija tāds pētījums, Nielsen pētījums, kur viņi noskaidroja, kad ir pārkāpts svarīgs punkts, un proti, ka tagad Amerikā jau vairāk kā pusi cilvēku lieto tieši vietāluņus, un mums tas Eiropā un Latvijā īpaši vēl nav tik tālu, bet Amerikā jau tas ir, un, protams, mēs visi esam tādā globālā tirgu, un mēs arī uz to ļoti strauji ejam. Un, kā jau es minēju, tātad šie vietāruņi, viņi agrāk cilvēkiem bija, kuriem spēļu fīkiem bija kaut kāds tur spēlītas, citiem bija, tiem, kam patika fočēt, tiem bija fotoaprāts vienmēr līdz ziepnieks, tad tur bija tiem, kam interesē video, tie ņēma maz video kameru. Tagad tas viss praktiski tajā vietāruņi iekšā, kā mēs zinām, un tāpēc arī cilvēki labāk atsakās no visām tām mazām ierīcēm un paņem to vietāruņu. Un G20 valstu ietvaros mēs arī redzam, ka fiksētā un mobilā interneta īpatsvars arī jau strauji mainās. Ja vēl pirms pāris gadiem praktiski visi lietoja fiksēto internetu, tad tagad jau mobilais kļūst vien populārāks un, protams, mobilais ir gan datoriem, gan arī telefoniem, bet es domāju, tieši tā telefona daļa arī tā, kas liek augst šim skaitlim. Un atkal, ja skatās uz prognozēm, tad šis mobilo īpatsvars, protams, rokā ejot ar vietāruņu pieaugumu arī ies vairumā. Un tas, protams, mūs aizved līdz jautājumam, mūsu veidotās mājaslapas un internetu risinājumus redz savā mobilajā ierīcē mazajā, kā viņi redz ar savu salīdzinoši lēno mobilo pieslēgumu. Un ir pēdējais laiks tagad sākt par to reāli domāt. Mēs, protams, varam arī atlikt šo jautājumu un pateikt, ka tagad Latvijā jau tas nav, bet es domāju, tas ātrāk pienāks nekā varbūt daudz domā. Un tad jautājums ir arī vēl par statistiku, kā tad izskatās Latvijā, un Latvijā tad ir arī interesanti skaidri, tad 33% kripto tāruņu ir vietāruņi, 17% vairs tikai izmanto vietāruņu tām pamatvajadzībām, kā es minēju, tad tas skaits arī sarūk lēnām. Un LMT, piemēram, statistika, viņa pētījumā ir atklājuši, ka viņiem par 150% arī mobilā interneta abonentu skaits ir pieaudzis. Un vēl bija tāda arī pēdējās dienās, kaut kad izskanēja arī statistika, ka katrs trešais labprāt norēķiniem izmantot mobilo tāruņu, kas arī vēl tāda niša, kura īstenībā Latvijā vēl nav tik ļoti attīstīta, cilvēki vēl maz salīdzinoši pērk, bet tas arī iet uz to, ka tas ir daudz ērtāk un ka tu to var izmantot. Un starp citu arī jau rietumos ir tā, ka tu vari vietāruņu aiziet pie kases lielveikalā un tev vienkārši noskanē tavu kodu un novākt tādā veidā no tavu konta naudu, un tas ir daudz ērtāk nekā nesāt dažādas kredītkartes līdzi vai skaidro naudu, tā kā pat šajā nolūkā. Un, protams, arī vēl visādiem autoražotājiem ir savas priekšrocības, ir tādi, kuriem atslēgu vairs nevajag pietiekami vietālu un tā tālāk. Tā kā tas viss ir tiešām šobrīd tāds slieksnis, kur mēs ejam. Un vēl Latvijā LMT arī statistika rāda to, ka mums 2009. Gadā vietāruņu skaits bija, tirzniecības skaits bija 30,000, 10. gadā jau 60,000 un 11. gadā jau 124,000, un tad mums ir eksponenciāla izaugsme, un tas arī sakrīt ar to statistiku, kur mēs redzējām arī iepriekš. Nu, lūk, un arī LMT paziņojuši, ka 2012. gads arī būšot turpināšoties šis uzvaru gājiens, kā tas arī šajā gadā jau viss tāpat arī turpinās. Nu, lūk, un tad svarīgi ir mums šajā nozarē strādājušiem, kā es minēju, saprast, ko tas nozīmē mūsu darbam, tam, ko mēs radām un ko pēc tam mūsu klienti un viņu klienti izmanto. Un tagad, kad mēs esam tātad noskaidrojuši, kādēļ un ka vispār ir nepieciešams domāt kaut kādu
risinājumu, lai caur visiem šiem te nākotnes mūsu klientu ierīcēm būtu normāli pieejami mūsu produkti. Tad vēl viena lieta, ko es gribētu apsīties, ir kādas ierīces tad izmanto mūsu klienti. Un tad viena lieta ir, protams, desktop datori, ja, kad mēs veidojam, piemēram, mājaslapas desktop versiju, un tad jau tas, kas jau teikt Latvijā jau no šur tur jau tiek izmantots, un pirmais solis ir tātad, ka mēs taisam mobilās versijas, par to arī kolēģis vēlāk pastāstīs, viņš mēģinās pastāstīt, kāpēc tas ir labi. Bet es iešu vienu soli tālāk, un es teikšu, ka ar to vairs nepietiek šodien, jo mums ir desktop versija, mums ir mobilā versija, ja, tur iPhone versija, un kas tad būs nākamais, tur būs iPad versija, un tur tad kaut kāda Kindle versija un tā tālāk, un līdz ar to mēs kaut kā pazaudējam to kontroli no savām rokām, jo mēs nevaram vairs izsekot līdz tam straujem tehnoloģiju pieaugumam un izplatībai. Un papildus tam vēl ir pēles, klaviatūras, skrārienu, jūtīgas virsmas, tālruņa, taustiņa, spēļu, pultis un vēl visādas ierīces, kurām mums ir patiesībā jāveido mūsu risinājumi, lai viņi būtu normāli pieejami. Un tātad papildus šīm te pamatierīcēm mums ir planšetnieki, tad ir visādi dažādi veidi vietāluņu platformas, Android, tad ir arī spēļu konsoles, divām no viņām ir web browseri jau iekšā. Tā kā tas ir arī jau tirgus lēnām, protams, viņi vēl salīdzinoši maz, bet viņiem tas arī jau ir iekšā. Un tagad arī, kas ir modē, televizors pieslēgt un lietots ar turieni. Lūk, un līdz ar to ir trīs praktiski šobrīd veidi, kā mēs varam šo problēmu risināt, vai kādā veidā viņi tiek risināt. Viens ir, ka mēs taisam mobilās aplikācijas, ja, mēs uztaisam kaut kādu speciālu programmu, kas ir domāta konkrētai platformai, un tad viņi ir jau pielāgoti. Ja, bet tur ir, protams, problēma tā, ka mums ir, jau mēs jau redzam, mums ir Apple tirguma viena programma jāveido, tad Google Play tirguma otra, un tā tālāk. Un līdz ar to tas ir tāds diezgan specifiski jau joma. Otra lieta ir mobilās web versijas. Par to jau es pieminēju, ja mums ir tāda viena versija, kur speciāli uztaisīt kā atsevišķs risinājums. Tas nav saistīts ar mums mājaslapu, bet viņš ir vienkārši uztaisīts speciāli priekš mobiliem. Parasti tur ir subdomēni vai kaut kādais slēša, tur ir kaut kāds mobile, PHP vai tam līdzīgi. Un viņš atverās vaļā, ja atver mobilo ierīci. Lūk, un trešais ir tas, par ko es šodien gribu runāt, un tas ir tās adaptīvās mājaslapas. Tas nozīmē, ka mēs reāli taisam vienu produktu un uztaisam viņu adaptīvi tā, ka viņš ir pieejams caur visām šīm te ierīcēm. Lūk, un tad jautājums ir, kas ir adaptīvais webs? Jūs droši vien esat dzirdējuši par adaptīvo webu, par responsīvo webu. Nezinu, vai esat vai nē, bet varbūt uztaisim vēl vienu aptaujumu, kurš ir dzirdējis par adaptīvo webu. Jā, Jānis. Labi, kurš ir par responsīvo? Jā, arī ir viens kandidāts, kurš zina atšķirīgi, lai tas jautājums atkrīt. Varbūt vienīgi vienu cilvēku, bet labi. Lūk, mēs parunāsim tagad par adaptīvo, un patiesībā responsīvais ir, man būs 3 daļas, šī ir otrā daļa, un responsīvais būs trešā daļa. Patiesībā responsīvais webs ir veids, kā lietot adaptīvo, kā veidot adaptīvu mājaslapu. Lūk, tātad mums ir adaptīvās mājaslapas ideja, un īsumā pastāstīšu par to filozofiju, kas aiz tā viss ir. Proti, ka 2000. gadā, tas ir jau pirms 12 gadiem, pirmo reizi tāds Johns Alsops izteica tādu, ir publicēja tādu rakstu, kurā viņš sāk runāt par to, ka patiesībā mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir paisums, bēgums, kur mums ļoti strauji mainās lietas, un tad ir jautājums, vai mēs viņām skrienam pakaļ, vai mēs arī sagatavojamies tā, ka mēs viņus sagaidām. Un tā pamata doma ir tāda, ka viss sākotnējais arī visi mēdīji praktiski, kas ir, kurus mēs tiek lietojam webā un arī printējumajā sfērā, viss ir veidojies sākot ar baltu lapu. Tā baltā lapa ir tā Canva vai, teiksim, lapu, ja?
tas ir tas, kur mēs izpaužamies un kur mēs veidojam to savu dizaina risinājumu vai savu darbu. Un, protams, printējumā nozarē tas viss ir ok un forši, bet tagad mēs pārējām uz webu, tad šī baltā lapa kļūst jau par tādu kā ierobežojumu. Un patiesībā arī, ja mēs redzam, kā tiek veidotas mājaslapas, tad viņas lielā mērā tiek arī veidotas pēc tā principa. Mums ir kaut kāds platumā ierobežojums, mēs tagad uztaisam tur lapu, viņi pat sauc par lapām mājaslapas. Un augstumā mums tur nav ierobežojumi, bet platumā tas mājaslaps tā tika veidotas, un es atceros laiku, kad es sāku, tad vēl bija 800 x 600, tur no 800 platumā tika veidotas lapas, tagad ir 1024 un jau daudz jau domā par 1280, bet patiesībā tas virziens tam platumam viņš jau neiet tikai tajā vienā virzienā. Patiesībā mēs tagad esam tajā, kā es rādīju, kad ir vietāluņi un planšetnieki, mēs ejam arī uz otru pusi. Un mums ir jāsaka, domāt jau šajos abos virzienos. Mums ir jāpieņem šis lietu paisums un bēgums. Un mums ir jāsaprot, ka patiesībā no šīs te lapas ir izriet jauns mēdījis. Tas webs, kas mums ir, viņš vairs nav. Viņš kādreiz bija piesaistīts un cieši saistīts tai printējumai sfērē, bet tagad viņš jau ir tik tālu izplaties, ka tas ir patiesībā jauns mēdījis. Un mēs viņu varētu saukt par jauno veco mēdīju, jo, piemēram, arī, kad sākās televīzijas ēra, tad cilvēki viņu sākumā arī nesauc par televīziju, viņu sauc viņu par radio ar bildēm. Un ir vajadzīgs tas laiks, kamēr pāriet, un arī tā domāšana un visu tā filozofija, un ka patiesībā no tā vecāka dzimst kaut kāds bērns, un tad pienāk tas laiks, ka tas bērns ir tik tālu izaudzis, ka mēs viņu palaidžam pasaulē, un mēs viņu nodalām kā neatkarīgu, kā pieaugušu individu, un šis te webs ir kā tas bērns, kurš ir tagad, viņam tūlīt būs te 18 gadi, un mums ir jāgatavojas tam, ka mums viņš arī jālaiž kā pieaudzis un neatkarīgs ar savu individuālo dabu individs un mēdījis. Un bieži vien šajās te pārējie posmos tam jaunajiem mēdījiem nāk līdzi kaut kādas īpašības no vecā, ko bieži vien nemaz nevērtē, vai tas ir vajadzīgs, vai tas kaut kādā veidā uzlabo to lietojamību, bet viņš nāk līdzi vienkārši pieradumu vai rituālu pēc. Un webam tas ir arī lielā mērā daudzas lietas nāk līdzi no tās printējumās un rakstības sfēras, un patiesībā jau tas nenozīmē, ka ja mēs tagad to webu paņemsim un nodalīsim kā jaunu mēdīju, mums tagad ir jāatsakās no simtiem tūkstošiem gadu tur gudrībām, kas ir cēlušās no rakstības un no printējumās sfēras, bet mums ir vienkārši jāsāk šķirot, kas mums ir reāli vajadzīgs un kas nav. Un ir pienācis laiks tātad atmest šīs nevajadzīgās lietas un arī tā domāšana pārvirzīt uz kaut ko tādu, kas pielāgojas jau tai videi, kurā šis te mēdījis strādā. Un te es ieliku angļu valodā, tātad kas vispār ir, par ko tas viss ir tā adaptivitāte, ir tā spēja pielāgoties. Un patiesībā tas viss ir par pieejamību. Mēs varam piedāvāt mūsu lietotājiem arī tur ierobežotus risinājumus, lapu, kur man ir uz lielā datora, kur man 1900 pikseli izšķirtspēja, kur ir 800 pikseli plata vai 1024, Bet mēs viņam patiesībā kaut kādā veidā mēs viņu aprobežojam, mēs neizmantojam tās iespējas, kas ir. Un līdz ar to te ir lielā mērā jautājums tieši par šo te pieejamību. Un tas mērķis, kas ir adaptīvām mājaslapām, ir veidot risinājumu, kur lietotājs spēj pilnvērtīgi apskatīt un lietot neatkarīgi no pārlūka, no platformas un arī no ekrāna izmēra. Jo bieži vien lietotājs pat neizvēlās to savu vēlamo risinājumu, bet viņš vienkārši tiek ierobežots ar to, kādā vidē viņš skatās to mūsu produktu. Un līdz ar to adaptīvs mājaslaps lielā mērā nozīmē veidot pieejams mājaslapas.
Un vēl viens tāds piemērs, ko varētu pieminēt, ir, ja jūs esat redzējuši, ka, piemēram, ir kaut kāda zālājs, ja, un tad tur iet kaut kāds ceļš apkārt. Bieži vien cilvēki iztaigā tādu shortcutu, ne? Tādu celiņu. Un es pats tur dzīvoju Mārupē, kur mums ir ļoti labi apsaimniekotāji, un viņi mums ar tā bieži vien ir sanāk. Un vienreiz bija tā, ka viņi pienāca pavasars, un viņi vienkārši nobruģēja to celiņu, kas bija iestaigāts. Un es domāju, tas ir ļoti labs piemērs tam, kas arī mums ir jādara. Mēs esam tie, kuri apsaimnieko šo te sfēru, un ja mēs redzam, ka lietotāji kaut kādu iemeslu dēļ iet kaut kādu citu ceļu, un tas viņiem ir ērtāk, tad jautājums, vai mēs tagad uzliksim tur sētu priekšā un zīmes, ka tu nedrīkst staigāt un būs jāmaksā sodi, vai arī mēs padomājam, kāpēc vispār neuztaisīt tur ceļu. Ne? Un lielā mērā tas arī ne tikai ir saistīts ar pieejamību, tas ir saistīts arī ar lietojamību. Un varbūt tas celiņš, kas ir nobruģēts, varbūt viņš vairs nav tik smuks, ja tur kaut kādā mērā tas bišķi bojā to kopskatu, bet tajā pašā laikā mēs dodam lietotājiem pilnīgi citu pieredzi. Viņam nav jāiet pāri kaut kādai dubļainai zālē, bet viņam ir celiņš, un līdz ar to tā ir tā mūsu izvēle. Un adaptējoties šai te lietotāju videi, mēs arī tātad dodam viņam pieejamību un lietojamību. Tā, nu lūk, un veidot tātad adaptīvu mājaslapu nozīmē vispirms domāt par to, ko tava lapa ir tavs risinājums, ko viņš darīs, un tikai pēc tam domāt par to, kā viņš izskatīsies. Un tas ir tāpat par to celiņu, ja mums varbūt izskatās, ka tur varētu būt nesmuki, bet mēs domājam par to, kādam nolūkam vispār ir tas ceļš. Un tāds Ārons Gustavsons bija pirmais arī, kurš tātad šādu adaptīvo vedu ideju pacēla un nodefinēja. Un viena no tām stūrakmeņiem viņa idejai bija izdalīt saturu un izskatu atsevišķi. Un tā ir arī liela problēma, kas ir bieži vien mūsdienu risinājumos, ka tev, piemēram, ir uztaisīta mājaslapa, kurai ir sadefinēts, viņai praktiski ir uztaisīts dizains, un pēc tam tiek likts iekšā saturs. Ja? Man arī, kad man pasūta taisīt mājaslapu dizains, man arī daudz labāk patīk, ka cilvēks nāk un pastāst, kāds viņam būs saturs, kādam nolūkam viņam vajag, kas būs viņa mērķa auditorija un galvenie lietotāji. Un tad, kad to visu tu zini, tad tu sāc likt viņam apkārt dizainu un to vizuālo noformējumu. Nevis no otras puses, ka tev pasaka, man vajag tai nozarē vienkārši mājaslapu, un es nezinu saturu īsti, man nav skaidrs, vai tur būs jaunumi vai nē, un tad uztais kaut kādu. Tad tādu uztais, un tad pēc tam tev izrādās, ka tā lapa ir domāta varbūt kaut kādiem vispār citiem nolūkiem, un tad tu praktiski esi jau nepareizo ceļu gājis pretējo. Un tas nozīmē arī tātad ļaut formai plūst no funkcionalitātes, nevis otrādi, kad es minēju, ka tu uztaisi pirms to formu, un tad tu mēģini viņai kaut kādu funkcionalitāti iedot. Un te mēs redzam, tātad ir tie virzieni, ja, kad es varu no vienas puses uz otru iet, no otras puses atpakaļ uz to pirmo. Un te mēs nonākam līdz tādiem diviem virzieniem, kuri arī nodefinēti. Varbūt jūs esat dzirdējuši tie, kas par adaptīviem vai responsīviem kaut ko zina. Ir tāds graceful degradation, kas ir process, kurā es kaut ko, piemēram, es uztāju mājaslapu pašam labākajam browserim ar visām featurām, kādas tādi labākie browseri izmanto. Un tad es lieku klāt patchus, lai kaut kāds švakāks un vecāks browseris nodrošinātu ar vismaz pamatfunkcionalitāti. Ja? Tātad es paņemu to labāko, uzstājas un tad mēģinu, ja man ir laiks un iespējas, es mēģinu viņu vēl pielāgot tādiem vecākiem. Otrs ceļš ir nosaukts Progressive Enhancement. Un šeit mēs atkal ejam otru ceļu, mēs tad apakšā uztaisam risinājumu, kas der pašam švakākajam, pašam vecākajam browserim, un pēc tam liekam klāt nākamos līmeņus. Tātad, ja kāds skatās jau labākā pārlūkā, tad viņam ir jau papildus features, viņš skatās vēl pašā labākajā, ja, tad viņam ir pats pilnais feature komplekts, bet tajā pašā laikā pašam primitīvākajai videi viņai būs tā pamata informācija pieejama,
un lietojami. Nu, lūk, un tas Progressive Enhancement, tas ir arī tas, kas iet roku rokā ar šo adaptīvo mājaslapu ideju, ka mēs, līdzīgi kā šī M&M's piemērā, mums ir sākumā tas rieksts, ja, tas ir tas saturs, tā ir tā reāli barojošā viela, ja tas galvenais, kā mēs vispār veidojam šo te mājaslapu. Un tas būtu, teiksim, tajā, no tehniskās puses tas būtu tā kā, ka mums ir teksts, teksts un vienkārši HTML fails, kurā šis teksts ir kaut kādā veidā izkārtots. Pēc tam jau mēs paņemam, aplējam viņu tādu foršu garšīgu šokolādīti, saldu, un līdz ar to mēs tā kā pievienojam viņam vizuālo noformējumu ar CSS-u, ar bildēm, mēdīju failēm, un viņam jau tas viss iegūst kaut kādu garšu. Un tad tiem, kuri grib vēl vairāk, tiem tad tiek uzliets tāds karamelizēts kraukšķīgs aplējums, smukā krāsā, jā, un tās būtu, teiksim, tās jau JavaScript features, kaut kādas papildus iespējas, kuras tiek izmantotas tad, ja pārlūks to arī nodrošina. Un šis princips, mēs viņu arī varam novērot dzīvē. Tātad viens princips, piemēram, ir arhitektūrā. Tāds arhitekts Kristofers Frens, viņš izteicās, ka viņa nozare tiecās uz mūžību. Un te nāk runā par, pieminot tātad šo tēmu mūžību, ja, tad nāk tas aspekts par laiku, ka jautājums, kad mēs taisam kaut kādu risinājumu, cik ilgam laikam viņš derēs. Ja? Mums parasti webā 2 gadu veca lapa jau ir diezgan jau tāds vecs risinājums, kur vajadzētu kaut kādu faceliftu vai kaut kādu upgrade un īpaši vēl WordPress tiek izmantots, tad tur visu laiku nāk kaut kas jauns klāt un jāupdate un tā tālāk. Ja, tad mēs nevaram uztaisīt lapu un atstāt, un tagad viņi tur 5 gadus darbosies. Arhitektūrā tas viss ir pavisam citādāk, tur tiek ielikti fundamentāli pamati, pēc tam uz šiem pamatiem tiek liktas nesošās konstrukcijas, un beigās tas viss tiek aplikts ar fasādes smuku, ja. Un līdz ar to katrs tas līmenis arvien dziļāk ejot, viņš ir arvien nemaināmāks, ja? Viņš ir arvien tāds fundamentālāks, pastāvīgāks, un ja mēs kaut ko gribam mainīt, mums praktiski pietiek pamainīt vienkārši to fasādu, to noformējumu, ja? Bet mēs neskaramies klāt tiem pamatiem, jo viņi ir uztaisīti tā, ka viņi mums kalpos 50 gadus, 100 gadus citreiz, ja? Tur nav tā, ka man ik pēc 2 gadiem ir jāņem pamat un jāliek ar kaut kādu papildus materiāliem vai jālabo. Un šī tāda savā ziņā tāda priekšzīme arī mums, ka mēs savus produktus varam arī veidot nākotnes drošus. Un otrs piemērs būtu daba. Dabā ir tāda īpašība, ko sauc par fault tolerance, jeb kļūdu tolerance. Un tas nozīmē, ka sistēma, kura saskarās ar neplānotu kļūdu, viņa nenojūg, bet viņi turpina darboties. Un tas ir veids, tas ir tas, kas nodrošina, piemēram, ķirzakai, ka viņai nogriež asti, ka viņai ataug šī asta, vai arī, ka mums cilvēkiem, piemēram, mums ir ar smadzenēm kaut kāda trauma, ja, tad mums šīs te nervu šūnas atrod citu ceļu un turpina darboties. Un šī pati kļūdu tolerance ir arī iestrādāta 2 no populārākajām programmēšanas mūsdienu veidu valodām, proti HTML un CSS. Pēc viņu šo abu valodu specifikācijas ir definēts, ka šiem pārlūkiem ir jāignorē jebkas, ko viņi nesaprot un jāturpina darboties. Tas nozīmē, ka nevis viņi nobrūk un pāris nesaprot, kas tas tāds ir, ko man tagad prasa, bet viņi pasaka, ja es nesaprotu, viss met malā un turpina strādāt to, ko es saprotu. Līdz ar to šis te kļūdu tolerants princips, kas ir jau iestrādāts HTML un CSS, viņš padara mums iespējamu to Progressive Enhancement principu, ka mēs būvējam no pamata un ejam arvien tālāk. Un tad, tā kā es minēju, tad tas Progressive Enhancement princips, viņš ir lielā mērā par pieejamību, un angliski tas vārds ir accessibility, kur mēs, kas esam IT nozarē, mēs bieži vien saprotam, ja viņš tiek izmantots cilvēkiem,
ar īpašām vajadzībām. Ja? Mēs, piemēram, te ir viens pārstāvs arī, ar ko es strādāju mēs taisam dizainu, mājaslapus dizainu Latvijā LE, un tur, piemēram, iestrādāts tāds princips, ka tu vari skatīties to mājaslapu, ja tu esi vājredzīgs, tu vari apstīties citā noformējumā, tur spilgt dzelteni ar melniem burtiem vai pretēji spilgt melnu fonu ar dzelteniem burtiem. Un tā, tas ir apmēram kaut kas uz to, ko mēs saprotam, tas accessibility, bet patiesībā mēs visi esam ar īpašām vajadzībām. Un tas ir vienkārši atkarīgs no tā, caur ko mēs skatāmies šo te mūsu mājaslapu. Un šīs te ierīces, un to, ko es rādīju, ja, un arī, piemēram, tas mobilais internets, tas ir tas, kas mums patiesībā ierobežo. Tas ir tas, kāpēc mēs nevaram visur lietot visu mājaslapas, tā kā mēs, piemēram, lietotu mājās uz savu lielā ekrānu. Ja? Mums ir tāpēc jāsaprot, ka patiesībā mēs visi arī esam šajā te grupā, kuriem ir šīs te ik pa laikam īpašās vajadzības. Un šīs vajadzības arī var mainīties ik pa laikam, atkarībā no tā, kur es esmu un ko es lietoju. Un šāda te adaptīva mājaslapa, kura darbojas pēc šīs progressive enhancement principa, viņa apmierina visu šīs te mūsu īpašās vajadzības, un tajā pašā laikā viņa arī ļauj mums izmantot, ja mēs esam pilnīgi, tā teikt, veseli, un varam pilnīgi uz 100% darboties, tad arī tur tas viss darbojas tieši tāpat. Un citiem vārdiem sakot, piemēram, ja lietotājs lieto kaut kādu tekstuālo pārlūku links, nezinu, kāds par zinu, kas tāds ir, ja? Bet ir tādi, kas ir tā kā rīderi, un kas īstenībā arī kļūst vien populārāk, tad vienkārši vari atvērt kaut kādu lapu, un tur redz visu tikai kā tekstu. Tur viņam, piemēram, protams, viņš atverot kaut kādu mājaslapu, viņam nebūs tieši tāda pati baudi, kā, piemēram, atverot ar jaunāko Safari mobilo brauzeri, bet tajā pašā laikā viņam viss pamats būs korekti pieejams, korekti lietojams, varbūt bez visiem tur navarotiem, bet tajā pašā laikā viņš varēs to fundamentālo, to svarīgāko informāciju arī saņemt. Un tas otrs princips, tas graceful degradation, to nenodrošina, jeb negarantē. Lūk, un tad par to pašu, tad to, ka mums ir jādomā vairāk lietotājiem. Patiesībā sākumā jau agrīnajā web fāzē šis te progressive enhancement princips jau darbojās. Viņam, kad vēl nebija visas papildus features, tad pēc tā principa viss arī strādāja. Tad mozaika pārlūks uzradās HTML. Tad HTML publicēja image tagu, kuram sekoja audio, video, un lēnām tas viss sāk pāriet uz to nepareizo graceful degradation principu. Pēc tam uzradās tur Ajax ar savām superfeaturām. Tagad nesen vēl Apple nopublicēja savu HTML5 portfolio, kur ir vienkārši vaiprātīgas lietas. Un protams, visiem liekas vēl, man nākamajam klientam vajag šo tagad iestrādāt tieši tās pašās features. Bet patiesībā jau man nav jādomā par to pārlūku, un ka man tagad ir foršie jaunie pārlūki un foršās features, man ir jādomā par to lietotāju. Un ne visiem lietotājiem ir pieejams Ajax un HTML5. Un pārlūki nāks un ies un tehnoloģijas, bet progressive enhancement nodrošinās to, ka tā mājaslapa būs arī gatava šīm te izmaiņām un jauniem pārlūkiem un jauniem versijām. Tā, un tad runājot par tiem līmeņiem, to visu varētu sadalīt tādos 5 līmeņos, tur bija tie riekstiņi, ja, tas M&M's, tur bija 3 līmeņi, bet, patiesībā tas viss sastāv no 5. Un pirmais līmenis ir, kā jau es minēju, tas ir tas pavisam skaidrais, tīrais plain teksts, kuram labākajā gadījumā ir kaut kāds tur HTML noformējums. Pēc tam īstenībā HTML noformējums ir tā kā otrā daļa jau. Tā jau tā HTML semantika, kur jau man nāk līdzi visādas papildus iespējas to tekstu noformēt, tur izcelt un tā tālāk. Trešais līmenis ir audiovizuālais, kur es varu jau likt klāt bildītes, es varu visādus mēdīju failus likt iekšā.
Ceturtais līmenis ir interaktīvais, tātad mēs varam ņemt jau un izmantot kaut kādus JavaScripts un citus tur ārējos kaut kādus plugins un tā tālāk. Un piektais līmenis ir jau tas, ko šajā gadījumā es viņu saucu par īpašajām vajadzībām, tieši tajā nozīmē, kad ir cilvēki, kuriem nav iespēja, piemēram, saskatīt visu tik labi, vai viņiem ir kaut kāda cita veida traucējumi. Bet tajā pašā laikā tas ir arī iet roku rokā ar šo te lietojamības principu, ka mēs veidojam risinājumus tādi, kuri tikpat ērti lietojami ar smalko kursoru, ja? Tāpat kā ar mani tur lielo īkšķi, kad es taisu, kad skrolēju kaut ko lapā. Un tas VAI arī, tas ir tāda grupa, kuri mēģina šīs te lietas arī ieviest kā prasības jauniem HTML standartiem. Un, protams, ka šeit ir skaidrs, ka šeit un virzienam ir jāiet no apakšas uz augšu. Es nevaru sākt ar 4. līmeni un uztaisīt visu tā, ka visiem ir atkarīgs JavaScript, bet man ir jādomā, kas būs tiem, kur tiek tikai līdz 2. līmenim varbūt. Nu tā, un līdz ar to patiesībā tas Progressive Enhancement ir tāds lielisks klientu servis, kurā es nodrošinu klientam vienmēr to, kas viņam ir vajadzīgs, un varbūt nevienmēr vismukākajā veidā un pilnā funkcionalitātē, bet vismaz viņš būs drošs, ka tur, kur viņam vajadzēs to informāciju, viņš viņu arī saņems. Un viena no metodēm, kā veidot adaptīvo webu, tātad, kā jau minēju, responsīvais webs. Un tas adaptīvais webs, tas ir tāds lielāks princips, tāda filozofija, ka mēs veidojam mūsu mājaslapas tā, ka cilvēki var viņas normāli lietot visur un jebkad. Savukārt responsīvais webs, tas jau ir funkcija, kur mēs taisam vienu risinājumu, kurš vienkārši ir elastīgs un pielāgojas jebkurai vidē. Tātad, ka tas viss ir iekļauts vienā risinājumā. Un pamatlīdzējs šai idejai bija tāds Ethan Marcotte, kurš īstenībā tikai pirms 2 gadiem, šī ideja ir diezgan svaiga un jauna, tikai pirms kādiem 2 gadiem tas viss tikai tik tā nopietni pacelts gaisā, un viņš bija tas, kurš pirmais nopublicēja rakstu vienā tādā portālā. Un tā pamatdoma ir gaužām vienkārši, tad mēs neveidojam lapu ar fiksētu platumu, bet mēs izmantojam elastīgu grīdu jeb layout. Ja? Kad man nav nekas tur fiksēts, bet ka ir iespēja palielināt un samazināt. Un patiesībā šī responsīvā ideja ir balstīta uz principu, kas jau iepriekš bija izskanējis, ir tāds fluid layouts, par ko arī Smashing Magazine rakstīja jau 2007. gadā. Bet tur tā problēma ir tā, ka tas viss ir balstīts uz JavaScript. Parādīšu tagad vienu piemēru. Tātad tas piemērs ir sekojošs. Mums ir lapa. Un, kad mēs viņu samazinām, tad man informācija pielāgojas. Līdz ar to, ja es atveru uz maza pārlūka, man tā informācija redzama tikai šitik daudz, bet man neparādās horizontālajā scrollbar, man nav jāskalē pa labi kreisi. Savukārt, ja es redzu lielu informāciju, un patiesībā, man liekas, tad es varētu viņu samazināt pišķiņ tā, lai redz, man te vēl nāk klāt 3. kolona. Un atkarībā no tā, cik man ir klāta tā informācija, viņš arī to pielāgo. Tepiemēram, viņš to 3. kolonu ir nometis lejā. Un šī tātad ir tāda ideja, kas jau bija izskanējusi, bet ar vienu problēmu tā, ka tur ir vajadzīgs JavaScript. Un kā jau mēs visi tagad gudrāk esam un saprotam, ka JavaScript ir 4. līmenis, tad tas nav risinājums tiem, kas ir pirmajos 3 līmeņos. Un tāpēc responsive webam ir nācis palīgs, kas ir CSS3. Un CSS3 ir ieviesis tādus, kā jūs droši vien zināt, media queries, kas nebija vēl otrajā CSS-ā. Un šie media query ļauj izmantot šo pašu principu tikai bez JavaScript. Un responsive web sastāv pamatā no 3 lietām. Viens ir elastīgi gridi, ir elastīgs layouts,
Otrs ir elastīgi attēli un mēdija faili, video un pārējiem. Un trešais ir mēdija query, tātad tie, kuri tagad ir ar CSS3 arī radīti un kā standarts ieviests. Nu, lūk, un ja mēs tagad paņemam to pirmo, tas ja mēs paņemam tagad tos elastīgos gribus, tad veidojot mājaslapu, mums ir šo gridu veidojot, mēs tad ņemam vērā trīs lietas. Pirmkārt, mēs paņemam to CSS resetu, jeb resetu, kas ir tātad, ka mēs vienkārši pasakām, kādas būs defaultās vērtības manam noformējumam. Un tad mēs paņemam, un tajā CSS resetā, tad tur mēs varam pateikt, cik liels tur būs kaut kāds atstarpes, mēs varam pateikt, cik ir defaultais fonts, piemēram. Un pēc tam jau mēs ņemam un izmantojam šīs visas atstarpes, platums un paddings un tā tālāk. Vairs ne pikseļos, bet mēs ņemam procentuālu vērtību. Un tas pats arī ar fontiem, mēs neizmantojam pikseļus vai pointus, bet mēs ņemam emus. Un tātad tas viss tad izskatās tā, ka, ja mums, piemēram, ir parasts vienkārši bloks, kur mums ir tātad 960 pikseļu platums, mums ir augšā kaut kāds headers, un tad ir pats saturs un kaut kāds sānas leja, un plus vēl padding ar malām, tad šo te visu mēs varam sagatavot vairs ne kā fiksētu, bet jau kā elastīgu vai adaptīvu. Un te tā galvenā formula ir tāda, ka mēs ņemam to mērķi, kas ir patiesībā tas izvēlētais bloks, piemēram, tas ir sāna bloks, tad mēs paņemam sāna bloka izmēru, tad mēs paņemam kontekstu, jeb to lielo rāmu, kurā viņš ir iekšā, un tādā veidā mēs tiekam pie procentiem. Un līdz ar to mums tā, nu tas es domāju, jums visiem skaidrs, ja, te var redzēt, ja mums ir, pirms tam mēs lietojām, kaut kādus pikseļus, un mums tur ir, piemēram, 660 pikseļu, plats vai 920, ja, šeit tagad mēs izmantojam relatīvas vērtības. Tas ir par gridiem, ja, tad mēs šādā veidā uztaisim gridus, pēc tam mēs arī visu paddingus un atstarpes saliekam relatīvus, un tāpat mēs arī rīkojamies ar fontiem. Un ar fontiem ir tā, ka katram browserim ir defaultais fonts, un tas, ko mēs tajā CSS resetā dodam, tas arī būtu defaultais. Šajā gadījumā parasti standarts ir 16 pikseļi. Un ja man, piemēram, kaut kāds virsraksts ir 24 pikseļi liels, tad es nerakstīšu 24, bet es paņemšu, izdalīšu 24, dalīšu uz tiem 16, un es nonāku pie tiem emiem. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka, piemēram, atvērs cilvēks, kurš ir vājredzīgs, un viņš ir norādījis, ka viņa savā browserī, ka viņam defaultais fonta izmērs 16 ir pa maz, un viņš uzlicis 22, piemēram. Ja viņš to izdarīs, tad, ja man būs lapā vienkārši fiksēt izmērs visur, ja, tad nekas viņam nemainīsies, viņam tāpat būs jāņem, jāspērš kontrol plus mīnus. Savukārt, ja mums būs emi, tad viņš pats paņems šito te ciparu, izdalīs uz tiem viņa 20, un viņam uzreiz būs, viņš sapratīs, ka man ir jāliek lielāks fonts. Un tas ir viens arī no tiem adaptīvas mājaslapas principiem. Un, un patiesībā te lejā es arī izcēlu, kā veidojās tie fonti izmēri, ir tātad emi, kas ir defaultā 12 pointi, kas ir cēlies no printējumās mēdī, kas ir 16 pikseli un kas ir 100%. Un ar tiem pašiem procentiem arī var darboties, un neizmantot emus, bet var, piemēram, tikai procentā strādāt. Nu tā, nu lūk, un tad nākamais ir elastīga attēli. Tur patiesībā nekas daudz nav jādara, tur vienkārši mēs norādām, ka mūsu bilde būs 100% maksimāli liela, un viņa nekad nekļūst lielāka. Un savukārt, ja mēs šādu uzliekam un samazinām pārlūku, tad viņš mazumā iet, samazinās, to dara proporcionāli. Un svarīgi ir, ka mēs šeit vienkārši nenorādām bildēm, ka tur viņas būs tik un tik fiksētas lielas un augsts un plats. Un tas pats arī strādā ar embed object un video tagiem, ka mēs tur to pašu varam darīt. Lūk, un tas, protams, ir tāds primitīvākais risinājums, piemēram, bildēm uzlikt, ka viņas tur staipās lielāk, mazāk, bet
ir arī advancētāki veidi, kur mēs, piemēram, ja mums ir mobilā ierīce, tad es negribu mobilajā ierīcē ielādēt lielo bildi, es gribu, lai man ir sagatavot maza bildi, kur ir daudz vieglāka, kur līdz ar to daudz ātrāk ielādējas. Tas ir, to, par to es vēl bišķiņ vēlāk pieminēšu īsi, jo tur vairāk piemēri. Nu, lūk, un tad tas trešais solis ir media query. Un, ja mums tāda CSS2 bija, mēs izmantojam style sheetus, kur mēs pateicām, ka, piemēram, tur, ja ir ekrāns tāds un tāds, tad mēs ņemam tur tādu noformējumu CSS failu, ja savukārt ir print versija, tad mums tur bišķiņ citādāks ir izkārtojums, tur pazūd sadaļa izvēles un paliek tikai saturs. Ja savukārt ir handheld, ja mobilā ierīce, tad man vēl tur kaut kas pamainās, ja? Tas bija style sheetiem CSS2. Bet CSS3 mums ir nākuši šie media query, un ar tiem mēs varam jau tagad pateikt, piemēram, ka šajā gadījumā, piemēram, es gribu iedalīt, ka ja mana mājaslapa ir vismaz 1024, nevis mana mājaslapa, bet lietotāja ekrāns ir vismaz 1024 pikseļus klāts, tad es, piemēram, tur noformēju fontu vai kaut ko citu tādā veidā. Un agrāk, piemēram, kad nebija šie te media query, tad to varēja darīt praktiski tikai ar JavaScriptu, bet tur arī JavaScripts varēja pateikt tikai ekrāna izmēru, viņš nevarēja pateikt browseru logu, tur vismaz ne vienkāršā veidā. Šeit atkal mēs to vienkārši varam uzreiz pateikt, ja viņam ir tik plats logs, tad mēs darām to, ja viņam ir divreiz šaurāks logs, darām to, ja viņam vispār desa gara, tad mēs darām kaut ko citu, noformējam viņu citādāk. Nu, lūk, un ir arī otrs veids, ka var, piemēram, ar tiem pašiem style sheetiem nodefinēt, kad man būs tāda izmēra, es importēju tādu CSS failu, bet tas nav īpaši ieteicams, jo tad mums ir jāizmanto ārēji CSS failu, labāk ir tajā pašā vienā tad arī. Tā. Nu tā, un tad tiem media queryiem ir arī vairāki parametri. Viens, piemēram, ir, kas ar platumu pateikt, cik plats ir loks, otrs ir augstums, tad ir orientācija, tas ir, vai man ir ierīts, mans iPhones, ja viņš ir paņems, tur pagriezts šādi vai vertikāli. Viss kaut kas tur, vai ir melnbalts ekrāns vai krāsains, vai man ir tur tāda rezolūcija, piemēram, jauniem retina displejiem, kur ir ar lielāku izšķirtspēju. Viņiem ir arī speciālisti parādījuši veids, kā var, kurus te var parādīt, ka ja manai ierīcei vismaz ir tāda izšķirtspēja, tad es daru to un to, līdz ar to šis CSS3 arī to nodrošina. Un tas scan ir, piemēram, arī teļukiem, kad tur datu signālu dod un tā, un tur ir vesela lapa, kur var arī visus tos query parametrus arī apskatīt. Tad ir vēl tāda lieta, kad ir jāpievieno tāds viewport taks, kurš pasaka, ka, ja es atveru mājaslapu vaļā, tad man viņi vienmēr jārāda ir 100%, piemēram, atveru mobilajā, lai man nav iztučojusies liela lapa, bet lai viņi vienmēr ir man tajā korektajā 100% izmērā. Un tātad šos te media queryus arī visi brauzeri jaunie atbalsta, protams, izņemot vecie Internet Explorer, kas ir visiem liels galvas sāpes. Un tur atkal var paņemt JavaScript plugins, kur arī darbojas tādā formā. Tātad tas mums bija par media queryiem. Es gribēju tagad parādīt, kā izskatās. Tad te mums ir sarakstīns ar to, kādi query ir. Un jūs vienkārši, trīs orgāni to visu sarakstu redzēt, tur var arī smuki redzēt piemērus, kā viņi tiek izmantot un tā tālāk. Labi, tātad par to responsīvās lapas principu es pastāstīju teoriju, tad gribu parādīt, kā tas izstās reāli dabā. Tātad man ir mājaslapa. Un šeit mēs redzam parasti fiksētu platumu mājaslapu. Ja? Tad šis ir tas, kas mums ir praktiski visās mājaslapās.
lapu. Un kas man notiek, man parādās scrollbars apakšā un man tā informācija tad pazūd, kas man tur ir labajā, kas man ir aiz loga. Ja? Tas ir tas, kas notiek ar parastajām mājaslapām, kurš ir veidots pēc iepriekšējā principa. Tā, tu link? Nu labi. Tā, nekāds neatiksim lāk. Tad tas ir standarta variants. Tad nākamais solis ir, kā mēs tur skatījāmies, mēs uztaisam viņu elastīgu, un mēs tā kā varam visu, ko mēs darām, viņš tā kā iet līdzi un samazinās, un atstarps palielinās un samazinās un tā tālāk. Tas ir tas pirmais solis, bet tas nav ideāls variants, jo mēs redzam, ka tur, piemēram, izvēle un te bildes izvēle pazūd vispār te no augšas, ja, un tā kā tas nav nekāds tur ideāls variants, bet tas ir pirmais solis. Nākamais solis ir, ka mēs paņemam jau un viņam ieviešam jau mēdija query, kurš pasaka man, ka tātad, ja tā lapa ir tik un tik piksels plata, ir šaura, tad man viņš jau pārkārto visu izkārtojumu. Man jau parādās viss izkārtojums daudz saprotamākā veidā. Es atvēršu ar kaut kādu mobilo ierīci, un tas viss ir normāli jau vienā sarakstā un šādā veidā tad redzams. Nākamais solis ir jau, ka es paņemu un man arī bildes. Ja, piemēram, šeit man tās bildes vēl likās tāpat blakus, tā kā bija, ja, tā pašā izmērā, viņš vienkārši, nevis izmērā, bet viņš tā pašā noformējumā vienkārši samazinās, palielinās, tad šeit jau es redzu, ka es tās bildes jau esmu pārgātos. Ja man ir tik šaurs skats, tad viņš man pats tās bildes pārliek jau tā, lai man būtu normāli redzams. Un pēdējais solis ir jau tāds, ka es padomāju par platikrāniem, kuriem man, piemēram, ir ļoti plats ekrāns, ko es tad nevaru parādīt, laikam, diemžēl. Tad man visu vēl informācija sakārtojās tādā horizontālā garā izkārtojumā, un līdz ar to es atverot uz plāta ekrānu, visu redzu uzreiz pirmajā atklājumā. Nu tā, tik daudz par šo, un tad vēl noslēgumā. Attēls ir, veidot viņas adaptīvs, ir responsīvs, un tas nozīmē tā, ka agrāk bija tā, ka brauzeri ļāva nolasīt tikai vienu bildīti. Ja tu esi norādījis, piemēram, 4 image source bildes, tad viņš nolasa, piemēram, tikai to, kuru tu gribi, bet tagad jaunie pārlūk lasa pilnīgi visu, viņš uzreiz viņus visu ielādē. Līdz ar to rodās problēma, ka es nevaru viņus HTML kodā visas izcelt. Un tad ir dažādi risinājumi, piemēram, JavaScriptu veidot tā, ka man ir visi source, ja man ir tikai image tagi un nerādās source avoti, un ar media query es nolasu attiecīgo izmēru, CSS nodot JavaScriptam, lai viņš ieliek to konkrēto source tajā image tagaā, un līdz ar to mana ierīce ielādē tikai to vienu bildi, kuru mans CSS tātad ir pateicis, kādu izmēru vajag. Diemžēl tas nestrādā bez JavaScript, ja cilvēkam no JavaScript, tas, protams, ir mazs, bet tas statistikas līdz 2% tikai cilvēki lieto bez JavaScriptiem. Bet ir vēl citādi varianti, ko var, piemēram, divā likt kā background, un tad viņš taipās, bet tas atkal nav SEO draudzīgi un tā tā. Līdz ar to galā nav neviena šobrīd ideāla varianta, kā varētu pašas bildes veidot elastīgas. Bet šobrīd notiek diskusija par to, ka jaunajā HTML markupā varētu ielikt kā standārtu to pašu fallback content. Es nezinu, vai jūs zināt, kas tas ir. Iespējams, ka zināt, ja jūs programmētāji. Un tas nozīmē, ka šobrīd ar video jau tas notiek, es varu parādīt, ka ja man nav šāda te formāta, tad man ielādēs tur kaut ko citu. Ja arī, ja vecāks brauzers vispār nesaprot tādu video tagu, tad viņš paņems un ielādēs no šo te bildīt vienkārši. Ja? Piemēram, telefonā es varu vaļā video, kurš ir flash video, man flash tur nav, un viņš man parāda bildīt. Un nākotnē ir cerība, ka tiks ieviests jaunajā HTML versijā, ka varēs arī ar imagiem to pašu darīt, un tas reāli būs risinājums, jo tad es varēšu norādīt, ka ja man ir tik liels ekrāns, tad man ielādē to, ja man ir tik liels, tad man ielādē to, un viņš nelādēs visus. Nu tā, un tad ir vēl ir tāda interesanta lieta kā ikonu fonti, varbūt jūs arī esat to dzirdējuši, bet tagad
vispār fonti kļūst arvien populārāki un arī veido pogas, kas nav kā bildītas, bet ar CSS. Un viens no risinājumiem, kas ir diezgan daudzsološi, ir veidot arī pašas ikonīgas, nevis likt kā bildītas iekšā, bet likt kā fontu. Un tāpēc tagad arī dizaineri sāk veidot fontus, kuros nav burtiņi un cipari, bet kuros ir simboli, kuros ir tā kā bildītas. Un tā ir tāda lieta, kas varētu nākotnē aiziet. Nu, un pašā noslēgumā vēl par dizainu, tad, ko tas nozīmē dizaineriem, kurš šeit nav. Tas nozīmē to, ka pirmkārt es vairs neveidoju vienu skatu, kā es esmu agrāk darījis, es tagad uztais lapu, un man ir Photoshopā viens dizains, bet es reāli jau taisu vairākus skatus, es domāju līdzi, kā man izskatīsies, kurā versijā, un šis ir piemērs no mūsu mājaslapas. Otrais, gribu piemērt tikai 3 lietas, tas bija pirmais, otrais tas, ka man ir jādomā līdzi par bloku izkārtojumu, nevienmēr der, ka man pārkārtojās bloki vienādā secībā, man ir vienmēr jāpadomā, kurš bloks ir svarīgāks, kurā skatā man viņš ir nepieciešams. Un trešā lieta, ka šāda te veida izstrāde, viņa bieži vien nestrādā kā viens cikls, es uztaisu dizainu un atdodu programmētais uzprogrammē, bet kā pieeja arī var būt tāda, ka es uztaisu galveno versiju, pēc tam uzprogrammēju viņu, tad es ņemu taisu kaut kādu nākamo versiju, atkal uzprogrammēju. Un tādā veidā es eju soli pa solim. Viens piemērs ir jau pieminētā mājaslapa Latvijā LE, ko mēs tagad taisam, un kurā līdz nākamā gada sākumam arī tiks plāns viņu uztaisīt, kur mēs esam izveidojuši tātad pamat lapu, un tagad sāksim strādāt arī ar mobilo versiju. Nu tā, un tā kā mēs runājam par to paisumu bēgumu, tad tas Ethan Marcotte, kurš ir ievies šo responsīvo webu, viņš arī saka, ka beidzot ir risinājums, kas ļauj mums dizainēt mūsu risinājums atbilstoši šim paisumam un bēgumam. Un responsīva lapa kombinācijā, tātad ir adaptīva lapa kombinācijā ar šo responsīvo weba principu ir ļoti labs nodrošinājums nākotnē, kas arī reāli darbosies patiesībā līdzīgi kā arhitektūra diezgan ilgi. Un vēl daži, es gribu parādīt vienkārši dažus vēl rīkus, kurus var izmantot, veidojot šādas lapas, vienkārši pāris linki. Tātad ir tāds responsinator.com, kur es varu ierakstīt adresi, un tad es redzu, kā mana lapa izskatīsies uz dažādām ierīcēm. Tur ir iPhone, abas versijas, tur kaut kāds Androids, pavecāks, pajaunāks, iPads un tā tālāk. Un tādā veidā, man tagad ir uzliks tur, bet tā izsistēja. Nu jā, šeit var ļoti labi, kaut vai pašam nav iPad un viss šīs te ierīces Android, ja, tad var paņemt un šo te izmantot. Otrs veids ir vēl, piemēram, nu ir vairāk šāds labs, bet šī vēl laba, ka te var dīvaini, bet te varēja vismaz ierīces uzreiz atlasīt, un te arī tur redz jau pa pikseļiem. Tad vēl ir tāda viena laba lieta, kur es gan tikko nopēlīju tas pats izmēru, kur var to logu palielināt un samazināt uzreiz, ja man gribās redzēt, kā izskatās mana lapa uz 320 pikseliem un vienkārši velkot lapu šaurāk platāk, es, protams, to nevar tā noteikt, tad ir tas plugins Chromam, kurš to izdara. Tad ir vēl, piemēram, viena problēma, kas ir ļoti izplatīta, ir tabulas webā. Cilvēki lietotāji bieži vien domā, ka weba tabulē jādarbojas tāpat kā Wordā, un tad ir vienmēr liels sašutums, kāpēc tā nav. Un viens no veidiem, kas arī strādāja, piemēram, responsīvu tabulu, kur es varu viņu uztaisīt dažādos noformējumos, atkarībā no tā man platuma. Un Smashing Magazine var pieminēt kā tādu piemēru, kur viņi ir ieviesuši diezgan dažādus arī tos skatus, kur viņiem, labi, tagad šī te, tas tā bija mazā tešķispēļa. Jūs varat atvērt vienkārši kaut kad arī, kas nav vēl skatīties šo lapu, tur ir viņiem bloki, pazūd, parādās un izvēlams mainās. Un tā kā, šeit var arī varbūt kodu paskatīties, kādreiz kļūst kādas idejas. Un tad ir vēl tāda laba media query spāņu, kur ir visāds labs saliktas, kur ir tieši šie kaut kādi 4 skati redzami.
Jūs vēlaties idejas, kā, piemēram, risināt kaut kādu layout, izkārtojumu atkarībā no manas platuma. Labi, paldies par uzmanību. Ja ir jautājumi, droši. Jā. Runājot par progressive enhancement, cik vecām labos programmām vispār iekārtām jūs mēģināt pielāgoties? Cik vecām, nu, tagad esmu... Cik tas ir reāli vispār, tā katrā? Nu, tur jau ir tā lieta, ja mēs ejam to graceful degradation ceļu, tad tā ir problēma, jo tad man ir tā, ka man ir jāskatās, nu, vai es čekošu IE6 vai nē, bet ja tu veido progressive enhancement, tev tā nekad nebūs problēma, jo tev vienkārši viņš pats pielāgosies tev vecākajai ierīcei. Tu patiesībā taisi pašai vecākajai, pašai vienkāršākajai ierīcei. Un tas ir tas tā kā otrs ceļš, ka tu uztaisi tam pašam vecākajam, bet tajā pašā laikā tu būvēji slānim uz augšu tā, ka tev arī jaunākais stroms un tā tālāk darbojas. Tā kā, nu, mēs pašiem nav vēl tik daudz to projektu, tā ir tāda nākotne, un arī visiem projektiem to var, un arī patiesībā arī tā, ka ne visi klienti arī to saprot, un tāpēc tas arī ir darbs, kas mums visiem šeit ir jādara, ka mēs skaidrojam saviem klientiem, ka patiesībā mēs netaisam tas labs viņiem, bet mēs taisam viņu klientiem. Un ka viņu klienti neskatās tikai no tiem browseriem, no kuriem viņi skatās un no tām ierīcēm, bet ka viņi ir visu kaut kur, visādos apstākļos. Un tas ir uzdevums, kas mums ir jādara. Un tad arī tie klienti būs gatavi par maksāt, jo nu, šādu te lapu uztaisīt, protams, tur ir bišķiņ vairāk laika vajadzīgs, dizainerim ir citu lomu, jo viņam ir reāli jādomā, nevar vairāk vienkārši programmētājs izdomāt tur krāsas, bet ir reāli jāpadomā par to kopējo layout. Nu tā, līdz ar to mums pašiem tas ir pāris projekti ir, bet ja veido šo progressive enhancement, tad testēšanu uz vecām ierīcēm, tas patiesībā atkarīgs. Ir kaut kādi dati, kādi šobrīd izplatība ir adaptīvajām lapām procentos? Tas ir ļoti atkarīgs kur, bet tas procents ir ļoti zems. Un tas labi, ka to pieminēju, jo īstenībā, tā kā es teicu, tas laiks, kas mums tagad ir šī revolūcija, tas nav tikai tāds laiks, kad wow, forši būs izmaiņas, tas izmaiņas mums iespēja laiks. Tiem mūsu klientiem, viņiem jau, viņi uz to skatās citādi, viņi to redz, kad tur nāks jauns ierīces un tā tālāk, bet mums ir jābūt soli priekšā viņiem, mums ir šīs te izmaiņu laiks ir reāli iespēja laiks, un ja mēs, piemēram, arī latvieši, un arī vienkārši kā Latvija kā tāda arī, tāpēc man ir prieks arī, ka Latvijā LV būs jau responsīvi, ja, ka mēs arī varam pasaules līmenī vienkārši parādīt, ka mēs esam inovatīvi un neejam laikam līdzi un esam to soli priekšā varbūt citām, jo kaut vai tajā pašā Vācijā, kurā es esmu uzaugs, tur bieži vien līmenis ir zemāks cilvēki. Man vienreiz bija piedāvājums arī iet braukt uz Šveici, strādāt vienā paziņu IT uzņēmumā, un viņiem bija tik veci risinājumi, viņi pa viņiem prasa 10 reizes lielākas summas nekā mēs Latvijā, bet viņiem bija tik veci un risinājumi. Reāli tā ir iespēja, šis te laiks ir iespēja mums latviešiem, mūsu IT nozarei arī iet to solis priekšu, un tāpēc, domāju, tas ir tas, kad, ja arī maz šo lapu, tas ir tieši labi, un tā ir tā mūsu iespēja arī izcelties. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad teiksim paldies Markusam par pagaidām.